Jau 1916. gadā Madonas novadā, Praulienas pagastā, Bodniekos tika darināts alus, kur to varēja arī iegādāties. Tādēļ arī Darītava saucas Bodnieki. Šobrīd biķeru alus Sijā šeit vāra un tālāk izplata Madonas alu. Arī šobrīd alus tiek darināts pēc vecajām tradīcijām. Alus Darītava ir celta vietā, kur ir ļoti kvalitatīvs ūdens, kas ir galvenais priekšnoteikums alus darināšanā. Ūdens alus vārīšanai tiek ņemts no dziļurbuma un nav nepieciešamība pēc ūdens filtriem. 2008. gadā alus Darītava tika restaurēta un atsākta alus ražošana. Madonas alus darināšana atšķiras ar to, ka alus tiek vārīts vaļējā, atvērtā katlā un arī vaļēji raudzēts, kas nozīmē to, ka alus vārot tiek bagātināts ar skābekli un raudzējot nevajadzīgās gāzes dabīgi izdalās no mises un neuzkrājas alū. Alus dzesēšana norit dabīgi. Alus glabāšanā netiek mākslīgi uzgāzēts un ir tikai dabīga alus uzgāzēšanās. Pateicoties tam, ka alus netiek nedz pasterizēts, nedz filtrēts, šādā alū ir bioloģiski aktīvas vielas, liels vitamīnu daudzums, kas veidojas iesala speciāli diedzētu graudu izmantošanā un kas arī veselīgs. Arī raugs dod bioloģiski aktīvas vielas. Tādējādi Madonas alu var nosaukt par veselīgu, dabīgu alu, protams, ja to lieto atbilstošā daudzumā. Pasūtītāju skaits aug ar katru gadu. Madonas alus cer uz lielāku pasūtītāju skaitu Madonas reģionā, kur šobrīd alus ir garšojams 3 vietās, iepratim 50 vietām Rīgā, Jelgavā, Ventspilī un citur.